Klausies, gribēju tev pajautāt, kāda ir projekta vadītāja atbildība attiecībā uz projekta norisi? Projekta vadītāja atbildībā būtu sekot līdzi plānotajām aktivitātēm, atbilstoši projekta plānam un laika grafikam. Taču ņem vērā, ja gadījumā kāds no tavas komandas neievēro kāds no šiem punktiem, to būs nepieciešams pārplānot termiņus. Un vai tas kaut kādā veidā ietekmēs arī izmaksas? Jā, noteikti ietekmēs, jo laika plāns iet roku rokā ar projektu budžetu, kurā tev būs jāsarēķina visas nepieciešamās izmaksas un no kurienes tu ņemsi līdzekļus šī projekta realizācijai. Un kā tad vislabāk saplānot to projektu budžetu? Es tev palīdzēšu, mēģināsim saplānot kopā. Labi. Tātad, katrai aktivitātei jāsarēķina izdevumi pēc iespējas detalizētāk, parādot projekta kopējās reālās izmaksas. Plānošanas fāzē aprēķinām brauciena summu vienam dalībniekam, piesaistot skolas līdzfinansējumu un veicot arī paša ieguldījumu. Projekta budžets, ja pieejamā nauda braucienam vienai personai sastādītu aptuveni 1600 eiro. Taču var gadīties, ka braucienā iztērētā summa būs mazāka. Iespējams, arī projekta laikā ietaupīsiet naudas līdzekļus. Piemēram, atradīsiet lētāku naktsmītni Parīzē vai pašas velosipēdas braucienam izdosies aizņemties no draugiem. Tāpat arī braucienā uz Parīzi var gadīties, ka ceļā gadās kāds bojājums velosipēdiem, kuru nāks labot. Tādēļ mans padoms tev – ierēķini budžetā arī līdzekļus neparedzētiem izdevumiem. Laika plānošanai ir būtiska nozīme projektu kopējo rezultātu un panākumu nodrošināšanā. Tā ir nepieciešama, lai saprastu, kādi darbi veicami un cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai tos realizētu.